Un tā, dāmas un kungi, mēs esam gan tieši ētrā TikTokā, kas ir dīvaini un neparasti šim laikam, vai ne? Gan arī mēs esam podkāstā ierakstā. Mums ir ciemos burvīgais Jākaps Redliks. Nu, labadiena. Prieks būt šeit. Tad Jākaps, pirms gada mēs ar tevi runājām televīzijas raidījumā, gribējām labāk sanāca izcili, un mēs runājām toreiz par izglītību un sākām runāt par to, ka varbūt ir jātaisa projekti, vai projekts programmas skolās, kas palīdz jauniešiem ieslēgt domāšanu, koncentrēšanos, neutralizēt mobbinga sekas un cēloņus un tā tālāk. Un tagad mēs jau gadu, principā, esam kopā. Mēs arī kopā gadu darbojamies. Un par šo gadu man ir tāds, ka tiešām visnotaļ jēdzīgs cilvēks klausies. Es esmu pārsteigts. Tu tomēr gadu es tev esmu kaut kā tomēr mēģinājis piemānīt. Jā? Es man ir sanācis. Jā? Ļoti labi. Redzēs, cik ilgi tu izturēsi. Bet, mās, kad ir kaut kā baigi skaisti, kad ir tomēr tādas iespējas un ka var darīt tiešām jēgpilnas lietiņas. Tā kā mās, ka baigi ir labi sanāk. Par programmu mēs parunāsim daudz un kriptiņu vēlāk. Ko es gribu vēl pateikt vienu lietu, ka mēs šobrīd esam arī nedaudz tādā procesā, ka mēs gribam atbalstīt visus tos, kas mācās, tāpēc ir mācību spēja. Šis podcasts ir mācību spēja. Un mēs gribam atbalstīt tos, kas gan mācās gimnāzijās, arī tur ir savi niķi stiķi, tāpēc, ka ir gimnāzijas, kurās ir viens no lieliem svarīgiem parametriem iztrūkstoši kā emocionāla labklājība. Sapratu, laukskoliņās emocionāla labklājība ir bišķiņ vairāk, un emocionāla labklājība ir, es laikam to griezīšu to ziņu nākamos 10 gadus. Emocionāla labklājība ir vēl svarīgāk nekā sekmes visiem vecākiem un visiem izglītības cilvēkiem. Arī, sapratu, arī skolotājiem emocionāla labklājība ir ļoti, ļoti svarīga. Ja? Mums ir arī palīdzēt vidusskolēniem un skolotājiem, visiem interešu pulciņu cilvēkiem un arī vakarskolām un arī online skolām. Tiešais skolām, tas ir tas pats, ka tiešais skola šobrīd kļūst par tādā tā kā stadijā, kad, ja bērns krīt no visām sistēmām ārā, viņš nonāk tiešais skolām, tad principā online un tiešais skolas ir tās, kas palīdz. Un tāpēc mums ir prieks, ka mēs šī podkāstā esam kopā ar Rīgas pirmo tālmācības vidusskolu, un mēs esam šobrīd arī TikTokā, un negadījumā, kas Rīgas pirmās tālmācības vidusskolas TikTok kontā, jūs varat uzdot kaut kādus jautājumus. Ja? Droši prasat, tincinat, un mūsu lielā tēma ar Jākabu ir, jo Jākabam bija ļoti raiba dzīve, par to arī nedaudz parunāsim, raiba kā dzeņa vēders, vai ne? Un, pirmo reizi dzirdu šādu salīdzinājumu. Tiešām, ja? Tu esi dzirdējis par Pītera vēderu? Tas bija tas standartiņš pēc būtības. Tad par to, kā mēs varam sevi attīstīt, kā mēs varam ieslēgt to savu smadzeņu jaudu, jo sapņi ir visiem. Jautājums vienkārši, kā mums tur nonākt, vai ne? Tajos sapņos un tajos galvenmērķos, jā. Labi, tad es tagad izdarīšu tā. Es uzdošu tev vienu jautājumu, un tagad es palūkšu Anna. Tev būs jāprāda, kā mēs varam pieslēgties telefonā klāt pie tiešraides, ja? Tā, es iedošu telefonu, tev uzreiz došu tā nekautrīgi vienkārši šādā kaut kur pazūd dabīgā atmosfērā, jā. Lielais jautājums. Tad par mācīšanos. Vai tu esi piefiksējis kaut kādu dzīvē, kaut kādu lietu, piemēram, kā tad tev ir 5 gadi, 10 gadi, 15 gadi, 20 gadi, un skaidrs, ka mēs visu laiku kaut ko mācāmies. Bet tu esi piefiksējis kaut kādu dzīvē brīdi, kad par laimi es to esmu iemācījies. Skaidrs, ka mēs visi saprotam, es to nevaru izdarīt, es vēl kaut ko nevaru izdarīt, vēl kaut ko nevaru izdarīt dzīvē un tā tālāk, ja? Bet tas lielais izaicinājums ir tas, ka es nesāku mācīties. Bet kas bija tas, ko tu saproti, man to jāiemācās? Tu sāki to mācīties un tiešām noķēri to iemācīšanos režīmu, un tu kaut ko iegūti. Vai tas bija Latvijas hokeja izlasē, kur tu spēlēji augstā līmenī, vai tas bija kā 3 bērnu tēvam, vai tas ir kā skolotājiem tagad Rīgā skolā? Ja godīgi, man tas lielais, kur es tiešām pieķēru un iemācījos, arī bija online, kad es izmācījos par coachu. Un tas man bija tāds pirmo reizi dzīvē, ka man nevajadzēja spiest. Man nevajadzēja celt, tas bija 6 no rīta, man bija 1 stundu laika, un pēc būtības gadu izturēju, katru rītu cēlos ar lielu kaifu, jo tā tēma, par ko es mācījos, pēc būtības bija tā tēma, kas traucēja būt man pašam, būt manam labākajai versijai, pilnībā īstenoties, jo ar mazu atkāpīti tā mana lielā, man tā liekas tāds Ahila papēdis bija bailes kļūdīties. Un es ejot daudz darbiņos, mācoties, pat skolās, pat Bostonas universitāti, kur esmu beidzis fantastiski, un skolās un spēlēt hokeju, kad bija jāmācās kaut kādas lietas, vai tās ir taktikas, vai vienalga, kas tas ir. Man vienmēr bija tāds, kā es to visu izdarīšu, vai tad esmu pietiekami labs, mūsu vecā labais teiciens. Un tas pirmo reizi es
mācījos un iemācījos, vēl joprojām mācos, bet man tā liekas prasmes, lai tiktu vispār jau galā. Man tās bija tas lielais trūkums, tā aka, kur viss krīt iekšā un nekas nerāpās ārā. Ko tu mācījies? Ko tieši tu mācījies? Sevis saprašanu, viss šis apzinātības, tās pašas komunikācijas un vispārējais. Protams, arī nav noslēpums pie tevis, ka daudz, ko es šeit lietas šīs esmu mācījies. Un man tā liekas, ka tas ir tas, kas man pietrūka. Un no tā jau es varu būvēt arī citas lietas. Līdz ar to man laikam divas lietas, kas man tā trūka, saprast, ko es reāli gribu. Jo kaut gan esmu izmācījies kā sporta skolotājs Bostonas universitātē un bija daudz interesantu, varbūt vielu, kas man patika. Esmu mācījies arī online, biznesa vadības koledžā, kura kaut bija attālināta viss. Un viss kā jau bija. Un man bija diezgan liels gribas spēks caur hokeju, kur es, ja man ir jāizdara, es izdaru. Vajadzēja, nevajadzēja, patika, nepatika, tas bija pat atšķirīgi. Bet, redz kaut kādas lietas. Bet tas bija pirmo reizi, kad es online attālināti, man viens nespieda, bet es darīju tiešām tas, kas man, to, ko es vēlos. Un man liekas, ka tā ir diezgan liela ar mūsdienu problēma. Ja mēs uz ziķerīšiem, es pats strādāju privātas skoliņā Domdaris, ka daudz, kur tie ziķeri ir spiesti mācīties, loģiski, ka mēs tā kā nevaram nemācīties, bet ka viņi dažreiz nesaprot, kāpēc viņi to dara. Un tas lielais atkal, kāpēc, kur pieņemsim tā pati matemātika vai tā pati geogrāfija, kas tas ir, kāpēc viņam to vajag? Man es nekad mūžā neizmantošu. Cik reizes esmu dzirdējis savā sportiņā, kā man sportot? Tad tu, kad ķeries, kas saka, vērsim pie ragiem, un sāc domāt, štukot veidus, kā tam ziķerim, kā šim jaunietim aizklavēties līdz viņam, ka viņam šī lieta ir svarīga. Protams, daudz skolās ir diezgan liela izaicinājuma, kad skolotāji izdeguši, skolēni ir pilni ar enerģiju, un viņi nedzird kaut kādas lietas, vai skolotājiem nav šīs enerģijas, vai arī prasmes aizklavēties līdz ziķerim. Ar to man liekas daudz, kur tas klusais telefons aiziet līdz tam, kad šis jaunietis nedaudz galam saprot, ko, kā un kāpēc viņš dara. Tad viens jautājums, lielais jautājums ir kāpēc? Jā. Aiziem bišķiņ varbūt pie hokeja? Aiziem. Es kaut kur esmu, tā bišķi maz saskarsmi bijušas. Okay. Nedaudz. Tātad, hokejs. Cik gadus tu nospēlēji hokeju? Profesionāli vai vispār? Profesionāli. Pieņemsim, kā kaut kādu 20. 20? Nē, bišķi mazāk. Labi. 15. 10, 25. 100, pēc būtības ņemēt separ kā gribat. Klausies, kā tu liekas, kā rodās šīs priekšstats par to, ka hokejs neko nesaprot? 10, 50, tā burkāns. Kā tu to izmērīsi, tavu ilgumu un tā tālāk? 15? 15. Apstāmies pēc cipariem 15. Nav tā, ka es kā sportists lēkāju. Ok. Rekur ir interesanti, ka bieži vien loģiski cilvēkiem liekas, ka ko tad hokejistam jāmācās. Tad tev principā jāmācās ir schēmas, jāmācās ir tur saņemties un iet uz treniņu nometnēm. Jums bija Kandavā vai kur jums bija? Man bija Salzgrībā. Salzgrībā. Un pēc tam Valmierā. Tad zinu, ka paveicās, ka nebija Kandavas treniņu nometnes leģendārās. Laikam jau droši vien, ka paveicās. Okay. Dzirdēju, ka tur vēl bija reiz 2. Tagad jautājums. Tagad apstāties pagājuši, cik gadu kopš tu beidzi karjeru? Man jābūt ļoti spēcīgam. Atkal burkāns būs, vai 5 vai kaut kas tam līdzīgs. 10. 10 gadi, ok. Ja tu tagad skaties tā apkaļgaitā, skatoties, kas tev būtu noderējis, vai tu redzēji karjeras beigās, šo man tiešām būtu bijis labi iemācīties, labāk komunicēt, labāk atjaunoties, labāk nomēnāties, kaut vai to pašu vienalga, ko loģisko domāšanu mācīties, vai tev kas nāk prātā? Daudz kas. Māc, ka būtu daudz ko darījis savādāk, ja godīgi. Jo man tā liekas, tas sevis izprašana viennozīmīgi, baigi bēga no savām domām, un būtu interesanti vienkārši saprast viņus, no kurienes tas nāk, tās pašas bailes. Tas būtu ļoti svarīgi. Un es domāju, ka, protams, ka mēs neesam pareģi, bet ja es tiešām būtu sakārtojis savu paurīti, jau tajā stadijā man būtu tāda, es varbūt nesarētu šeit, bet iespējams, ka es NHL uzspēlētu. Numur 2 viennozīmīgi ir tieši uzturs. Uzturs, kā būtu pareizāk jāēd un kas ir tās mazās lietiņas, ko varbūt likās, ka nav tik svarīgas, kuras, ja es viņas profesionāli pieiet vēl profesionālāk, man iedod vēl 10-15% jaudas.
Un, tā atjaunošanās, tā ēšana, tas viss, tas tieši kā tagad notiek, kā trenēties. Mums bija skrien no punkta A līdz punktam B. Viss slido no punkta A līdz punktam B. Tagad ir tik niansēti viss tas sports, tas hokejs, jebkurš sports, tik niansīties tādās mazās detaļās, kā tieši slidot, kā likt to nūju, kā likt to slidu, lai tu kļūst ātrāk. Līdz ar to es tērēju ļoti daudz jaudas, vienkārši, lai darītu, kā sanāca, tā sanāca. Līdz ar to tāds specifiskāks pasākums. Zins, man liekas, ka interesanti ir stāsts par to, ko tu arī tagad saki, par to, ka jāslido no punkta A uz punktu B, ka ļoti ilgstoši ir bijis šis teiciens spēkā, kam nav galvā, tam ir kājās. Tādā ziņā, ka tu mācies nevis gudri, bet tu mācies, un nevis viegli, pat, piemēram, bet tu mācies vienkārši mocoties vai vispār, ko dzīvē dar mocoties. Un hokejā, vai tu vari pateikt, kas bija tie Latvijā cilvēki, kas sāka bišķiņ tā dziļāk tu skatīties, jo skaties, piemēram, futbolā bija Ajax skola Amsterdamā, bija Arsens Wengers, tāda futbola kluba, kas ir Arsenāls Londonā. Tad tu zini, ka tur zinātne nāca klāt ļoti daudz. Kas hokejā bija tie, kas sāka skatīties bišķiņ dziļāk? Jo arī viss Latvijā? Piemēram, Latvijā, varbūt tu zini arī kaut vai Eiropa vai NHL. Zini, kā baigi interesanti dažreiz liekas, ka mēs te pašā Bostonas universitātē mums bija ļoti tāds, kā var teikt, tāds ļoti augsta ranga fiziskās sagatavotības treneris. Viņš tiešām tur kotējās, viņš varēja uz NHL, jebkurā brīdī iet un vispārējais. Bet viņš katru reizi pirms sezonas mērīja mums ķermeņa tauku līmeni. Okay. Es vienmēr esmu bijis tāds nedaudz druknāks nekā parasti. Un es redzēju savām acīm, kādēļ šī te, kur bija viens mērītājs, cilvēki varēja neuzsākt sezonu, kā daži cilvēki noraksta savus karjeras. Jo, piemēram, viņi mēnesi neēda, lai vienkārši būtu tas kaut kāds viens stulbs mērītājs. Un kādam mēs zinām no mūsdienu jau pieredzes, kādam vajag bišķi to masiņu, lai viņš tieši labāk uzstās. Līdz ar to tu redzi, ka ir ļoti jaudīgs pasākums, vingrinājumi interesanti un tā kā ir jēga, bet tu tā kā bet šitas ir tā kā pamats. Un, viņi saputroja. Piemēram, viņi uzlika to, ka šis mērījums ir ārkārtīgi svarīgs, bet viņi nepastījās kopumā uz to cilvēku un uz atšķirībām, uz individuālo. Sanāk, atkal tas jautājums par to, vai es saprotu savu ķermeni, piemēram. Ja? Un tas ir zin kā, mūsu visi daudz, kur viņi ņem to savējo kaut kādu jājam zirdziņu, kaut kā to, es zinu šo vienu lietu, tagad jābūt ir šādi. Un man tāds, ka tur ir tā lielākā problēma, kur arī mans bija, kā saka, klupšanas akmenis, kur manā hokeista karjerā bija daudz un dikti jādara, kaut gan es esmu ātro šķiedru muskulis, un man tie daudz un gari nokauj. Līdz ar to pa lielam man pilnīgi tā slodze, kas bija man dota visu savu karjeru, pēc būtības man viņa tikai darīja pāri. Un man vajadzēja dot īsākas, asākas, mazākas slodzes ar vairāk eksplozivitāti, un es būtu vēl labāks. Bet tajā brīdī tas tā bija, visi tā darīja, tad viss mēs darījām. Bija treneri, kā teica Nolans, kas varbūt vairāk kaut kā tādu emocionālo, mēs varam un tā. Nolans bija Latvijas hokejs. Jā. Bet tādu, pieņemsim, tieši uz fizisko, es reāli biju pateicīgs, ka es 35 gados satiku Eriku Visocku, kas ir EB Fiziofit, kur mēs darījām kaut kādas tādas, kur tu biji visu manu dzīvi? Es būtu šo te darījis, es nemocītos. Protams, ka tu tāpat ieguldies un tāpat dari, ne jau, ka tu tagad sačko, bet tu dari daudz gudrāk. Būtu pavisam cits ķerītis. Jā. Un interesanti, un tad tu tā domā, kā tā, kad ir cilvēks, kas zinošs, bet tāpatās viņš daudz kur nošauj greizi. Šis ir tas viens no dīvainiem parametriem par to, ka cilvēki augstos statusos, un kas ir arī interesanti, nav svarīgi, vai tev ir doktora grāds, vai tev ir universitāte, vienalga, kas ārkārtīgi daudzi šauj greizi tajā vienā jautājumā, ka viņi ir ārkārtīgi pārliecināti, ka viņi zina. Es tur esmu bijis. Paradoxālā kārtā tā ir tāda tīņa domāšanas izpausme. Tad es kategoriski zinu, tā kā tīnim. Es zinu labāk par savu mammu, vai ne, un tā tālāk un projām. Un tas ir jautājums arī par tiem augsta līmeņa cilvēkiem, kā ar zinātnes vārdu uz lūpām ir diezgan daudz muļķības sadarīts. Un tad, kad nāk kaut kāds jaunais vilnis ar zinātniekiem vai izpratnē, piemēram, tad arī brīnumi tiešām notiek. Un par laimi zinātnē no 90. gadiem smadzenes sāk pētīt, piemēram, arī kontekstā par mācīšanos un tā tālāk. Jautājums par mācīšanos. Kad tev ir bijis jāmācās online, un kādā brīdī nav duka spēka jauda mācīties, jo Latvijā diezgan daudz jaunieši arī, teiksim, mācās online. Ko tu esi slēdzis iekšā savu smadzenes, ko tu esi darījis?
Mums tas liels, arī kā liels klupšanas akmens kaut kādā veidā, jo, tev taču neviens nespiež, tev nekur nav jāiet, tev taču, būs jau labi, gan jau kaut kā sajies. Un es sapratu to, ka pēc kaut kādiem smagiem treniņiem, ko vēl tagad kaut ko mācīties, bija ļoti sarežģīti. Tad es biju sapratis, ka man vajag atpūsties, man vajag, pieņemsim, vai pagulēt dienusiņu, vai mazums kaut kas cits jāpēd, tad visu iedot laiku sev atjaunoties. Uz sagurusi līmenī baigi grūti man bija tieši pārvarēt varbūt tādu vielu, kas man būtu jādara, bet kas ne pārāk baigi patika. Tad vienkārši iztarpinoties, vai tas ir tā, ka, piemēram, ja tu esi saguris, tu mēģini gribas spēku piespiest sev mācīties, tad, tu šoreiz varbūt saņemsies, bet pēc nedēļas vai mēneša tas būs līdz kaklam, ka tu vienkārši leksi no tā procesa. Ja? Pats būtības jau, ja tu saņemies, tik ļoti, tu jau tērē savu resursu. Tērē savus bačiņus, kuras uz to īso brīdiņu tu vari saņemties. Bet, ja tu viņus baigi visu laiku tērē ar lielu jautu, tas, ka mēs telefonā saslēdzam visas aplikācijas, tad viņš tev turpinās pusstundu. Ja tu atver vienu aplikāciju un strādā ar to, tev ir daudz lielākas iespējas. Un šeit tas pats, ja tu parūpējies par visām citām lietiņām, tu esi atpūties, tu esi svaigu galvu, tu esi varbūt izstaigājies un pieeja atkal tai mācīšanai ar kaut kādiem maziem intervāliņiem, nevis tagad nolīdz pašam pēdējiem, kur mēs esam novilkuši parasti, tāds standartiņš. Un tad visu nakti melcam. Protams, tur tas viss pasākums ir interesanti, kad nevienmēr tu vari samācīties, nevienmēr tev viss sanāk tie labākie rezultāti. Esmu sapratis, ka tomēr arī attālināt mācoties ir, ja tu jūti, ka kaut kas līdz galam tur buksē, atrast kaut kādu mehānismu, kāpēc tev šis ir vajadzīgs. Tad, ja arī tā, piemēram, kaut kāda lieta, kas tev ne līdz galam patīk, varbūt tās iedot viņai kaut kādu lielāku nozīmi. Jo, ja tas ir vienkārši savs, man kaut kas jāiekaļ, būs baigi grūti. Ja tu iedod, man šo matemātiku vajag tāpēc, ka es gribu iestāties, tur vēl kaut kur, un es gribu, būt tur labs coach vai kas, tad es varēšu vēl izdarīt labas lietiņas. Tad tu redzi tam lielāku jēgu, tev būs vieglāk kaut kādā veidā to uzsūkt. Un, paldies Dievam, mūsdienu tendences jau ir tā, ka mums tagad mēs kā agrāk grāmatu un kaļam, kamēr paliek šruntīgi. Atrast varbūt kaut kādas jaunas metodītes, kas tieši uzrunā tev, kā vieglāk atcerēties vai kā to uztarīt, kā izdarīt kā spēli. Un, protams, tas lielais arī, kāpēc mēs esam šeit, tie jaunieši. Viņš domās vienu un vecāki gribēs kaut ko pavisam citu. Mums trūkst tās savstarpējās komunikācijas. Kad nevis tētis vai māma uzspiež, un tagad tev ir jādara, un viņš, bet ka tam jābūt atkal komandas darbam. Kad tas tētis ar māmu vienojās ar savu ziķeri, redz, kur mums ir situācija, kur mēs esam tagad šajā skolā, kur mēs esam izvēlējušies šo, mēs darām viņu tāpēc. Un tad tētis mamma jautās jaunietim, kā tev liekas, kā mēs šo visu dabūsim gatavu? Kad tu gribētu mācīties, kad tu strādā, kad tu esi gatavs, cik liela intervāliņa. Ja mēs taču zinām, Pomodoro, visi tie pasākumi 25 minūtes strādāja, 5 minūtes pauzīt. Kaut kāds, kas strādā tieši šim ziķenim. Iedziļināšanās, komunikācija, sapratne, izpratne. Un tas atkal aiziet, ka nav viena veida. Tad uz īsos jautājumos, kad tu labāk mācies, no rīta vai vakarā? Es no rīta. No rīta. Cikos sākās tev rīts? 6. Okay. Manā gadījumā man sākās apmēram 10:30. Okay, labi. Un tas nav godīgi, ka tu tagad smejies par to. Es tev saku personiski, tu tur ir vēderi, pat tā jāsmējās. Ja? Man laikam arī kaut kā izveidojies tas, kad ir man 6 no rīta vienīgais brīdis, kad man ir klusums mājās. Man neviens netraucējas, esmu pamodies. Par laimi citi guļ bišķiņ ilgāk nekā to, ja? Paldies Dievam, es varu kaut ko izdarīt. Okay, labi. Kā vēl tu mācies? Tu labāk mācies caur to, ka tu redzi bildi, tu dzirdi skaņu, tu dari, vai tev vajag sataustīt kaut ko? Sataustīt vienmēr vajag kaut ko. Bet tādā ziņā darot lietiņas vienmēr, man tā liekas, man konkrēti ir labāk. Un dzirdot. Es dzirdu, es pirms klausos arī audio grāmatas, rakstot, un tā tas man grūti iet kaut kādā veidā. Bet arī, ja Tad tu klausies audio grāmatas, tas tev labi strādā, un tu labi arī atceries pēc tam? Atcerēšanos man ir jāuzlabo, teiksim tā. Atcerēšanās man vēl ir procesā. Okay. Te ir viena lieta, ko es gribu visiem pateikt par atcerēšanos fenomenu, ka mēs ar Jēkabu to esam daudz runājuši, tad tas nebūs Jēkabam noslēpums par to, ka ir trauksme vai nemieris vai uztraukums kā viens no tādiem fenomeniem, kas pēc būtības daļēji var bloķēt arī atcerēšanos.
Un tā ir mana lieta, un mēs ar Jākabu esam daudz runājuši par to, ka mēs esam abi divi augstas trauksmes cilvēki. Un es, piemēram, trenējos atcerēties cilvēku vārdus. Lekcijās, seminārās, man te bija 120 cilvēki vienā seminārā par komunikāciju un zemapziņu. Un es vienkārši mēģinu atcerēties, un es piefiksēju, ka kaut kāds 2 cilvēkus es nevaru atcerēties līdz pašām beigām. Nu, tu kā trenē visu laiku, tā būtu mieru augstāku, lai tu labākā mierā esi un tad atceries cilvēku vārdus. Man bija vienkārši fantastisks tāds viens epizode. Man arī parasti ir diezgan sarežģīti atcerēties, un es joprojām daudziem skolēniem vēl nezinu vārdus. Un tad pēkšņi vienu dienu man otrs pārnieks neatnāca, es viens pats tur maucu, man ir kaut kādi eksāmeni jāliek, pilnīgi izslēdzot paurīt ārā, kaut kādā, vispār nedomājot par kaut kādām ikdienas lietām. Es pēkšņi saprotu, ka esmu skolu atcerējies. Es saprotu, ka tu esi izslēdzis kaut kādu to uztraukšanos vai domāšanu, ka tu esi iekšā kaut kādā lietiņā. Un vispār tev kas cits ir, kas saka, tev nav tā doma, man ir jāatcerās viņa vārds. Tad, protams, viss daudz vienkāršāk ir iekšā. Un tas ir, kāpēc pieņemsim arī, ja dažreiz es jūtos noguris, man kaut kas ir jāmācās, es aizēju izkustos. Es aizēju vai nu izskrienu, vai nu paspēlēju ar ziķerīšiem, palaužos vai vēl kaut kas. Es dabūju bišķi to tvaiciņu ārā, to stresiņu kaut kādu ārā. Ok, kā varam padarīt? Ok, klausies, ir jautājums no Rīgas pirmās tāmācības. Nē, nekādā gadījumā es neatbildu nevienu jautājumu. Šis ir mans joks. Tā, klausies, te Karolīna prasa, vai tu jaunajiem hokejistiem ieteiktu bālmācību? Kā kuram? Man tā liekas, atkal nav viena ceļa, nav viena pareiza atbildes. Ir, kam strādā tā mācība, un kas var ļoti atbildīgi, un viņš redz tam jēgu, un viņam dzīvojot, nezinu, kaut kādā Somijā, tā mācība der, un tas viņam ir labākais veids. Ir ziķeriem, kas varbūt, kuriem tā mācība būs ļoti liels izaicinājums, un būs vēl grūtāk varbūt kārtot kaut kādas savas lietiņas, saprast lietas. Tā kā māca ir ļoti, ļoti individuāli, un es zinu, kam tā mācība ļoti veiksmīgi strādā, un es zinu, ka tā mācība tāpat iesprūst kā jebkas cits. Tiem, kam varbūt grūtāk nedaudz bišķu citi, ir sevi disciplinēt, vai ir kaut kā tādi, varbūt vairāk brīvdomātāji kaut kādā veidā, tas klātiene tomēr kaut kādā veidā disciplinē to, ka tev ir, tu esi šeit, tu vairāk dzirdi, un tādā sistemātiskāk vairāk tas darbojās. Bet atkal māc, ka nav viena pareiza veida. Jāsaprot pats ziķers, jāsaprot vecāki, jāsaprot, kāda jums ir loģistika, kur jūs esat, kā jūs dzīvojat, kad ir laiki, kāds ir noslogojums. Māc, ka 101 lieta, kas atkal spēlē lomu. Ok. Jautājums, vai tu, piemēram, šobrīd tu kaut ko mācītos? Tagad, cik tev gadi jau nav nostāpis? Bairi, es jau ilgšu vēdru, un tagad man ir 43. Atkal pēc tiem cipariem kur mūst, jā? Man ir pilnīgi, ja godīgi, man ir tāds, cik mani gadi, ka es jūtos jauns un skaists, jā, labi, jauns, man tie gadi tur tā mazāk interesē. Ok. Vai tev ir sevi, ka tu kaut ko vēl mācīsies? Viennozīmīgi. Ko tu mācīsies? Turpināšu izprast sevi. Tas ir viennozīmīgi, kas man ļoti patīk, un es visu, ko es klausos, vai podkāsti, vai kas cits, tas man ir tāds, tur kaut kas ir, un man viņš ļoti interesē. Viennozīmīgi mācījos, kā darboties ar Excel. Tas man otrs mīļākais ir pasākums. Tas ir joks. Es gribēju šitiem visiem pateikt fonā, ka tas ir joks. Tas ir populārākais joks par Excel. Un atkal ir cilvēki, kam Excel ļoti patīk. Un es neesmu Excel cilvēks vispār. Tas ir man tāds vēl viens akalā papēdis. Ar to es zinu, ka tas man nav vajadzīgs to mācīties. Kaut gan interesanti, kad es kaut kādas lietas tabuliņas lieku, man kaut kas sanāk, baigi forši. Ir interesanti. Bet vairāk es redzu, ka es tādā pašizaugsme, sevi saprašana. Man ļoti interesē, kā mēs, piemēram, būvējam lietas, kā top kaut kāda organizācija. Ļoti interesanti ar savu dinamiku, un tur ir daudz tādu komunikācijas, bet tas arī ietilpst visā tajā kaut kādā veidā par tieši sevis izprašanu. Kāds ir cilvēks? Okay. Jo tā mana pamatbūtība, ko es laikam arvien vairāk nodefinēju un saprotu, ka es gribu palīdzēt jauniešiem, pieaugušajiem, jebkam pa lielam, lai mēs kaut kādā veidā varam būt patiesāki, harmoniskāk, mierpilnāk un laimīgāk, lai cik tas klišejs un stulbi dažreiz klausās, kas ir laime, dažreiz mēs nemākam to nodefinēt, bet ka mēs varam kaut kā to mūsu latviešu kultūru un varbūt pat vispasaules kultūru tomēr kaut kādā veidā vairāk mēs iedziļamies sevī, līdz ar to mēs vairāk varam saprast, kas mums dara to, kas ir tas mūsu disbalans. Līdz ar to, ja es vairāk iedziļinos sevī
un es saprotu, kas lietas man strādā, nestrādā, es varu vairāk arī kļūt daudz labāks vīrs, vīrietis, tētis, mamma, sieviete, jebkas, visu nosaukšu, var nosaukt. Nu, es, protams, tur vēl daudz lietiņas. Labi. Tā kā jā. Ar tevi, Zigs, varbūt, nu, kur leņķi būtu labi par ko parunāt, tāpēc, ka tēmas ir tiešām daudz, par ko mēs varam iet cauri. Ir jautājums par to fizisko kustību kā tādu. Un fizisko kustību kontekstā, lai es kustos, tā kā es esmu tās vidas. Tas ir ļoti labi, ka tu esi sācis arī volejbolu spēlēt, es apsveicu tevi, tas ir tiešām lieliski. Plumos volejbolu, jā. Un viena nianse par to, ka Latvija ir diezgan fiziski pasīva. Mēs esam traki pasīvi, un arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc mācību spējas projekts, programma iet skolās, tāpēc, ka bērni nāk ārā no skolām ar nevēlēšanos kustēties. Kas vienkārši unikāls paradoks. 4-gadīgs bērns, kurš grib kustēties visu laiku, viņš paiet 16, 17, 18 gadi, un viņš negribēs kustēties. Tas ir ārkārtīgi atžgārdi. Un tas ietekmē spēju mācīties. Tas ir, ka mēs spējam realizēt dzīvē potenciālu, un ap gadiem 30, 40, 50 cilvēku to sāk piefiksēt. Bet tagad ir jautājums par to, ka, ja mēs gribam, lai Latvija ir sportiska sabiedrība, tad mums ir divas daļas. Viens ir tautas sports, un otrs ir tāds fiziskā kustība, kas ir izcilā līmenī. Mēs ar Valdu Valteru par to tēmu tagad parunāsim kaut kad arī pēc brītiņa. Viņš ir uz to izcilību orientēts. Mēs ar tevi tagad šobrīd arī, ko mēs ar Valdu runājam, mēs esam vairāk par to, lai cilvēki vispār kustās kā tādi. No hokejistiem, divanā kārtā jautājums par hokejistiem, no sportistiem, ko tu redzi. Cik tu esi redzējis, ka viņiem ir bijis vajadzīgs tās smadzenes sakārtot, ka viņiem ir vajadzīgs mācīties? Kā tev no malas ir izsties? Tāpēc, ka man, piemēram, es pateikšu vienu dīvainu piemēru, Kaspar, piedod, ka es tagad pieminēšu tavu vārdu, tad Kaspars Gorkšs, Latvijas futbola izlases kapteinis, spēlējis Anglijas Premjerlīgā, mēs ar viņu spēlējām kopā Aldā. Un vienā brīdī, kad Kasparam tik labi sāk iet futbola karjera, es sāku domāt, kā viņam čalim nepaveicās. Jo es sāku domāt par to, ar ko viņš ir kopā. Man ir tāds, ka sportisti nav no tiem, kas tur mācās, kas iedziļinās, kas ir tādi niansēti, delikāti, empātiski un tā tālāk. Un varbūt es pārspīlēju kripatiņu. Ko tu esi redzējis? Kāda korelācija starp to, ka sportists mācās, viņš mēģina sev attīstīt, un sportists, kas vienkārši bliež? Ir divas lietas. Ir daudz, kur pieņemsim sportisti, kas varbūt nav tie izcilākie prāti akadēmiski, bet viņš ir ļoti labs, piemēram, hokejists. Un ir arī, piemēram, izcili hokejisti, kam ir izcili varbūt prāti akadēmiski. Mās, ka dažreiz tur tā korelācija ir IQ, kas ir kā tu izproti, saproti to pašu spēli. Un atkal, piemēram, ja mēs ņemam tādu hokejistu, tad ir jautājums, vai viņš ir mācās un izprot, ja mēs runājam par sevis izprašanu, vai viņš izprot, saprot hokeju. Un tas IQ ir hokeja IQ, tad viņš izprot spēli. Varbūt viņš nezinās, to matemātiku nezinās tik labi, bet viņš pilnībā izpratīs, kur būs spēlētāji, kas man jāizdara, tev apčakarēt, kāda būtu to goliņu. Kā būtis gēnos viņam ir iedzimts, ja viņš ar to viņš ļoti lasa to pašu spēli. Jā. Un tam nav nekāda korelācija ar kaut ko citu. Tad jautājums par to, kā beidzās karjera laikam, jā? Kas notiek pēc karjeras beigām? Un te ir tāda diezgan liela problēma. Dažreiz viņš ļoti labi lasa spēli, bet varbūt nelasa dzīvi un nelasa kaut ko citu. Viņam atkal ir dotības uz to vienu lietu, kurā, piemēram, kad viņš bija bērns vai jaunietis, viņš dega par to vienu lietu. Tas hokejs bija viņam visa viņa dzīve. Viņam nevajadzēja maksāt rēķinus vai tur mācīties. Tas bija viņa. Ar to viņā bija viss tā, viņa deksme bija uz to vienu lietu. Un to viņš ļoti labi ir izkodis un izmācījies to vienu lietiņu. Problēma tā, ka mēs ap 35 gadiem, kad profesionālais hokejs beidzās, ir jādara daudz citas lietiņas. Ir daudz cilvēki, kuri pēc tam, kad viņi beidz, viņi ir iemācījuši arī citas lietas. Viņi saprot, ka, piemēram, ģimene ir vērtīga, bizness ir vērtīgs, vēl kaut kas ir vērtīgs. Tāpat skola, pabeidz dažreiz skolu, iestājas kaut kādās universitātēs. Viņš redz, ka ir vēl apkārt. Ir cilvēki, kas neredz. Man tā liekas, tas vienkārši ir kaut kāda veida apzinātība, sevis apzinātība, sevis pieķeršana pie domām, kas man būs vajadzīgs. Pat tiešām es visu mūžu spēlēju hokeju. Kādas ir man vēl intereses, ko es vēl gribu iemācīties. Jo mās, ka mēs diezgan limitējam sevi to, kad ir akademiskās sekmes un akademiski mēs mācāmies. Tas ir viens no, man liekas, ļoti, ļoti daudziem aspektiem, kas ir vajadzīgs, lai būtu šī labūtība un tā projām. Tā kā mās, ka atkal nav viennozīmīgi, bet ir atkal korelācija daudz, kur ir redzēts, ka viņš ir ļoti gudrs akadēmiski, ka viņš ir uz to koncentrēts un viņam grūtāk iet varbūt kaut ko citu paralēli izdarīt, piemēram, to pašu spēlēt hokeju vai kaut kādas citas lietiņas izdarīt. Bet tas atkal ir ļoti individuāli.
Ko ir sarežģīts jautājums? Skaidrs, ka statistika tu man nepateiksi, un es pat nezinu, vai kādam statistika ir, bet 5% burkāns par tiem cipariem, bet cik, tavuprāt, sportistu profesionālo vai, teiksim, hokejistu, ko tu zini, cik, tavuprāt, apmēram, pēc karjeras beigšanas dzīvo tādu pilnvērtīgu piepildītu dzīvi? Sāksim ar to, tas ir tuvāk 10% vai 90%? 10%. Ok. 30, 40%? Kaut kas to pusīt vairāk. Atkal profesionāli, vai viņš ir naudiņu sapelnījis, nav sapelnījis naudiņu, kādā līmenī viņš spēlējis, pie kādas vides viņš ir bijis. Piemēram, viņš spēlēs NHL uzreiz ir programmas. Viņi pirmkārt tev neļauj uzreiz paņemt visu naudiņu, viņi iegulda viņu iekšā, viņi tev ir vidē, kur ir daudz NHL spēlētāji, kas taisīja uz biznesu, viņiem jau ir kults, kur viņiem ir emocionālā veselība, tas pats Mažļikins ir pie psihologa. Ja ir kaut kādas lietas, kas klibo, kas sanāk, kas nesnāk, viņiem uzreiz pēc būtības viņu palīdz viņam kaut kādā veidā iedot šos rīkus, lai viņš pēc tam arī pēc hokeja ļoti var kaut kādā veidā būt. Tā pašā laikā tas pats NHL, viņam bija ļoti liels agrāk procents pēc tā, kad profesionālā karjeras beidzās. Ļoti daudz cilvēki ļoti čābīgi dzīvoja, jo viņi nezināja, kā vispār savādāk dzīvot. Es atceros, bija zviedru hokejs. Procents bija kosmos. Forsbergs, atceries, un tad sanāk, viņam jau tur bija alkoholismu problēmas, jo NHL laikā viņam pat bija laikam savs miesas sargs vai skaidrības sargs, kas staigāja viņam līdzi burtiski uz bāriem. Un skaidrs, ka tā ir milzīga problēma bijusi. Un es arī gribu laikam vienu tādu akcentu pateikt, ka daudziem cilvēkiem liekas, ka, piemēram, ja ir šis leģendārais piemērs, ja, kad mamma pārdzīvo, ka bērns ir pārlicis no uzbrukuma aizsardzībā, tāpēc, ka uzbrucēji NHL pelna vairāk, bet aizsargi pelna mazāk, un ka mēs tik ļoti kaut kādā brīdī domājam par to naudu, mēs aizmirstam pilnīgi par galveno esenci, kas ir vienkārši, vai es labi jūtos dzīvē. Un bija pētījums par šiem loteriju vinnētājiem. Te pētījumi ir dažādi, tur kādās valstīs tas višķi mainās, bet par to, ka, ja tu šogad saņem 1 miljonu, tad pārsvarā cilvēki dažādās valstīs kā dažādi. Vienā no valstīm bija pētījums, 95% cilvēki ir ar to pašu naudas summu pēc gada, viņi visi ir notrunājuši, viņi ir nelaimīgāki, tāpēc, ka viņi kaut ko ir zaudējuši. Tad, tas viss ir tavā domāšanā, tavā izpratnē par naudu, izpratnē par dzīvi, izpratnē, kā tu izturies par dzīvi un tā. Un tāpēc arī NHL uztaisīja veselu schēmu, ka, piemēram, ja ir jauns, talantīgs un viņam iedod lielu kontraktu, viņam to naudu uzreiz neiedod nemazam. Viņam ir līgumā, ka to naudu viņš uzreiz nedod. Jo tieši iemesla dēļ mēs nemākam no viņa rīkoties, mums nav šo prasmu un nepavēlti, kāpēc viņi to ir ieviesuši, tāpēc, ka līdz šim brīdim tas ir noticis. Un tāpēc arī šīs te jauna daudz lietiņas viņi iemācās jau tagad esošā, jo ir bijuši slikti piemēri. Un, protams, mūsdienās atkal ir jaunieši, kas spēlē kaut kādās varbūt zemākās līgās. Grūti man liekas, viņam ir iemācīties šīs prasmes, kur ieguldīt varbūt to naudiņu. Tu esi jauns, tu gribi tur mašīnu, tur vēl kaut ko, tur meiteni pie sāniem, gribās kaut ko paceļot. Un tad tev vēl nesen tas bija tāds ļoti skumjš brīdis kaut kādā veidā, bet to, kad redz, ka jaunieši vēl 5, 7 gadu apkārt viņš iztērē visu, un tad vasarā, kad viņam jāiegulda sevi, viņam īsti nav nekā. Tā kā man tā liekas, tas ir tāds prasmes, kuras mums visu laiku jāmācās. Man, ja arī, pieņemsim, cenšos iegūdzināties par sevi un kā izprast sevi un vispārējais, man ir ļoti jāmācās arī naudas pratības, kas varbūt man ne līdz galam patīk, bet ja es gribu būt jēgpilns un laimīgs, lai arī kas tas būtu man, es zinu, ka tā ir viena lieta, kas man ļoti sit ārā. Tad to man ir jāmācās. Arī šīs lietiņas. Paldies Dievam! Paldies Dievam! Man tā liekas, ka arvien vairāk un vairāk ir šādi mācības spēja, ir šādi zvargus, ir šādi cilvēki, kas kaut kā vairāk runā par tām lietām, kad ir jāsaprot lietiņas, ir jāizprot lietiņas. Un ne visiem aizklavējās, bet tā tendencija ir laba. Lenītēm. Jā. Te mums ir no Olikts jautājums, vai skolā iegūtās zināšanas un iegūtais diploms tieši jums palīdzēja sasniegt dzīves mērķus? Jā, viennozīmīgi. Es, pieņemsim, pēc vidusskolas bija tāds, līdz 8. klasēs bija tāds četrnieciņš. Tas ir 5 baļu sistēma vai 10 baļu? 10 baļu sistēma. Knapi tāds sekmīgs, 4, 5, 6. Tad es paliku uz 2. gadu 8. klasē. Nopietni? Jā, jo bija spēcklasa, tas bija hokeja saistīts. Protams, tad man viss gāja baigi forši un bija lielāka pārliecība. Un es biju pirmais puisis ciemā.
Un pēc būtības tikai, un man tā vidusskola nebija tā, ka man vajadzēja tur nolikt, vismaz savā prātā, es tad nesapratu to, ka man to vajag. Bet dēļ tā, ka es ļoti labi nomācījos vidusskolu atzīmes vidējās, es tiku Bostonas universitātē, jo ņēma, lai cik nebūtu dīvaini, Latvijas vidusskolu atzīmi, tā kā, lai pārbaudītu, kad es varu tikt iekšā. Tā vidē aritmētisko. Tiku Bostonas universitātē, kas man arī likās, man šī augstskola īpaši tā, tā kā ne, bet labs hokejs. Un es tagad ar šo tādu dvēsmu un jau tādu vēsumiņu, es varu teikt, ka tas bija viens no labākajiem, kas ar maniem notika. Tieši šī universitāte. Gan to, ko es iemācījos, kas man nāca līdzi, dzīves pieredze kā tāda, tās pašas ballītes, tās pašas kaut kādi draugi un vispārējais, ka tu vienkārši izdzīvo un kļūsti tādu, kā es smējos, nevis zirgam tās klapenītes, un man tikai kaut kas viens ir, bet ka tu tomēr redz bišķi plašāk. Redz daudz cilvēkus, iepazīsti viņus, kādi viņi ir, iemācies to. Es neredzu to, ka, pieņemsim, ja tu mācies matemātiku, tu mācies tikai matemātiku. Man liekas, tas ir kā treniņš, kas trenē tavu paurīti kā tādu. Vai tas ir disciplīna, vai tā ir pašattieksme, vai tas ir kaut kāda savu lietiņu, ko tev dēļ tālāk. Tā kā mās tas vienkārši caur to skolu, kur mums būtu vēl pāris lietiņas jāpieliek un kaut kas varbūt bišķi jāsamazina mūsu esošajā sistēmā, bet tu tomēr ej kaut kādam treniņam cauri, kur pēc tam tu vari jau varbūt vairāk īstenot lietās, kur tu tiešām gribās. Sapratu, viena no lietām, ko es gribu visiem, man liekas, tas nav stāsts tikai par skolēniem vai jauniešiem, bet tas ir stāsts arī par pieaugušiem cilvēkiem, ka šobrīd pēdējos 25 gadus, 20 gadus, kopš ir sociāli tīkli, ir diezgan daudz pētījumu par to, ka smadzeņu jauda samazinās. Un šis varētu būt paradoxāli, ka daudziem cilvēkiem liekas, par ko es tagad runāju, bet 2000 gados iespējams. Tas pirms 20, 30, 40 gadiem cilvēkiem bija lielāks intelektuālais potenciāls. Tāpēc, ka šobrīd dēļ sociālajiem tīkliem, dēļ interneta ātrums, mums atmiekšķējās smadzeņu spēja iedziļināties. Mēs pie mazākās pretestības kaut kas nepatīk, mēs lecam kaut kur citur. Un līdz ar to tad sanāk tagad jautājums par to, kas tev dzīvē iemāca loģisko domāšanu, piemēram, matemātika viena no tām, dīvainā kārtā. Sapratu, ja kāds zina, ir nolasījis Alcaraz, ir tas tenisists, šobrīd top 5 tenisists pasaulē, šahists, ļoti mīl šahu spēlēt. Ir Viktors Wembanyama, francūzs, kas spēlē NBA, šahu mīl spēlēt. Tad, man liekas, ka jebkurā vecumā mums ir jāsaprot, tieši kas man attīsta loģisko domāšanu. Jo es garantēju, ka hokejā tev ir bijuši intuitīvi cilvēki. Man liekas, ka Sants Uzlaniņš bija ļoti intuitīvs čalis. Man tāda sajūta. Viņam kaut kas tur sanāca, jā. Kaut kas viņam tur sanāca, bet tieši tāpēc, ka ir intuitīvs. Bet ir tāds, es nezinu, Larionos bija savulaik, ja, tad viņi pat doktoru, laikam, sauc par profesoru, ja. Es nezinu, kas mums ir Vēnu Grecki, kā viņi apzīmējumi. Viņš arī baigi visu kaut ko zīmē, ļoti iedziļinājās mazās lietiņās. Jā, un tad man liekas, ka man personiski ļoti patīk šie sportisti, kas ir bijuši tādi analītiskie sportisti. Arī tas pats tāpēc Arsens Vengers futbolā, kas ir no Londonas Arsenal un tā tālāk. Un ir loģiskās domāšanas jautājumi. Vai tavā pieredzē ir kaut kas tāds, kas tev ir ļāvis loģisko domāšanu attīstīt, tāpēc, ka tu esi arī ļoti, ļoti intuitīvs cilvēks? Man liekas, ka tas mums arī kaut kas nāk no vecākiem, ka tomēr tā kopā būšana, daba un vispārējais un kaut kā tādi mākslas objekti bija jāstāsta, kaut kādas mākslas filmas kaut kādas bija jāstāsta, kas likās ārprāts nopietni mums kā jauniešiem kaut kas tāds. Es domāju, ka tas arī deva kaut kādu tādu, ka tu vispār ir vairāk kaut kas nekā tikai kaut kas viens. Kaut gan mums tas nepatika. Kā jauniešiem, man vienkārši bija tas plašais redzesloks. Tad tev nepatīk, bet tu tomēr to dari, un tas papleš kaut ko tādu, kas ir ārpus tavas kā komforta zonas. Tu reāli zini, ka kaut kas par citu vēl notiekās. Un man tā liekas, tādu loģiku ieslēdza bišu tāds vajadzība. Tas, ko es ar to domāju. Es pēc 10. klases nomācoties spēlēju Liepājā 2 gadus, 11. un 12. klasi. Attālināti nebija tik populāri. Es mācījos joprojām 85. vidusskolā. Čau skolotājiem. Tad 11. un 12. klasi tu nomācījies attālināti? Pat nemācoties. Bet kaut ko es tur braucu, kaut ko es tur kārtoju, kaut kas. Bet tad bija 12. klase. Un pēc būtības jau ieskaits viss bija jānokārto. Un es atceros, ka man bija 1,5–2 mēneši līdz ieskaitēm, kad man sezona beidzās un kad man vajadzēja visu sadarīt. Un kā es smējos, es noliku tos pašus ieskaitus, ko vispārējie. Tikai viņi mācījās 2 gadus, es mācījos 2 mēnešus.
Bet man to ļoti vajadzēja, un es ieslēdzu visus savas maņas, visas savas spējas un saprast, kā ātrāk saprast un izprast un iemācīties kaut kādu lietu, kas man ir vajadzīga. Līdz ar to es biju maksimāli koncentrējies, nevis varbūt izstaipējies un tur garlaikojies, bet man tiešām tas bija sprints, kur es zinu, ka 2 mēneši man ir jāzina šī visa viela. Un tu 2 mēnešus tu vienkārši sakoncentrējies ļoti ātri un atrod veidus, kā dabūt to gatavu. Un man liekas, ka tā intuīcija kaut kādā veidā atkal saprotot sevi, tu saproti, ka kaut kas nestrādā. Un paldies Dievam, kā es pasakos augšiem spēkiem, kad man bija dzīves zvaigžņš numur 2, kas man iedeva ritīgi pa ribām un kaut kādā ķermeniski man salauza, kur saka, ka nebūs šitā te. Tev ir jāsāk štukot, domāt, kas tev tur tām divām maustiņām ir, lai tu varētu jēgpilnāk strādāt. Un eksistēt. Eksistēt stulbs vārds, bet tieši dzīvot. Labi, ieejam tajā tavā dzīves sarežģītajā situācijā, tajā tēmā, jo man liekas, ka visiem tādi brīži ir. Jautājums vienkārši, no kuru leņķi tas nāk, es to saucu par dzīves airiem. Ja tev kaut kas pašam nepierāds, tad tev lenītiem kaut kas pieklāvējās, atnāk kāds ierosina, varbūt padara savādāk, vēl kāds ierosina, padara savādāk. Un tad tev nāk vai problēmas darbā, vai problēmas attiecībās, vai problēmas ar veselību. Tev dzīves airis atnāca un pateica, ka kaut kas nav īsti kārtībā ar veselību. Ja? Cik gadu vecumā tev tas bija? Tas pirmā reize bija 24. Un kas tev bija 24 gados? Autoimūnā. Autoimūnā sistēma. Un kā tev izpaudās? Tad guļu no rīta. Tas bija 4. gads universitātē, Bostonas universitātē. Guļu un viss nevar piecelties, viss sāp, viss slikt. Nezinu, kas notiek manīm. Uz slimnīcu prom, uz Bostonu Merkeli. Nedēļu meklējam, kas jāk man vēderā. Un pēc nedēļas atnāk tāds Frankensteins tādiem matiņiem. Nu jā, jums ir autoimūnā, jums pa lielam jābeidz hokejs. Nu, un tad bija tā, pagaid, tu esi varbūt jauns, varbūt to vajadzēja, tad jau sadzirdēt, varbūt nevajadzēja. Un ar zālēm, ar visu, tā kā, tu nospied to akal tepiķītes augšā un akal visu pabāz apakšā, turpinu spēlēt, ar ļoti lielām bailēm, pa lielām kļūdīties spēlēju, līdz ar to pat ne tuvu, cik es varētu labi spēlēt. Un tad tas jau sanāk, cik 3 gadu atpakaļ, ap 40, bija otrais airis, šis jau tāds vēl foršāk iemauls ritīgi pa paurīti, jo bija Covids, autoimūna atpakaļ, pārslodze, veģetīvā, 4 lietiņas, viss blenderītī, podziņa iekšā. Un tad tu sēdi atkal slimnīcā, jau atkal ķermenis ir izklājies pilnībā, neko īsti nevar padarīt. Un tu sēdi un domā, bāc, kaut kā tā neiet kā vajag. Nu, un tad tu sāc lēnām štukot, kas ir tās lietiņas, kas būtu jāsakārto, lai tomēr šis nevar būt kā vienkārši tāds standartiņš. Jo es saprotu, viena no manām vērtībām ir ģimene, un dēļ ģimenes, kā es saku, man noraka, jo dēļ viņiem es gribēju šo naudu nopelnīt, līdz ar to es baidījos, ka es uzbūvēju tādu vienkārši brīnišķīgu stāstiņu. Bet viņi bija tie, dēļ kuriem pēc šī otrā zvaniņa, pēc šī otrā aira, ritīgi, bāc, trešais latviešiem ir tāds magic, kas saka burvīgs cipariņš, ka trešo negribās. Un tad jāsāk kaut kas darīt. Jāsāk kārpīties, jāsāk saprast, kas tas tāds ir, no kurienes man tādas bailes, kāpēc. Un tad es arī mācījos to. Pirmais bija hokeja bailes. Tas bija hokeja bailes Bostonā, kad tu biji 4 gados. To es nezinu. To palielam tas vēl ir tāds interesants veids saprast, no kurienes tas atnācis. Tur ir vērts paskatīties, kaut kādā brīdī, gadījumā sanāks apstīties, kas tur radās, un tad 40 gadu vecumā tad atnāca bailes, bija darbā, bet tur bija darbā arī pārslodze. Es jau biju halas vadītājs, jo hokejs jau bija nost, jo pēc hokeja es domāju, paldies Dievam, beidzās šitas viss smurks. Es vairs mierīgi strādāt. Ja tu programmu viņu neatrisini, viņa tev vienkārši kož, un tas airis sit. Un rekus bija nianses. Vienā gadījumā tā, ka hokejā tev mazāk bija sāpes no fiziskās pārslodzes, kas bija lielas tās slodzes, un tad vēl ņemot vērā, ka tā zinātne līdz galam nebija ieslēgusies, bet tev bija lielāka pārslodze, mentālā pārslodze, no tā emocionālā diskomforta, no tām bailēm. Viennozīmīgi. Cik bieži tu esi bijis nosēdināts uz rezervistu soliņa, tāpēc, ka tu esi kaut kur tur baidījies, kaut kādu 1, 2, 3 spēles, un tu tev noliek? Tas tāds muļķīgs jautājums, skumjš jautājums. Zini kā, var jau tur čīkstēt, pīkstēt un raudāt par to visu. Māc, ka tas ļoti skaisti parādīt tur, kur es esmu pašlaik.
Ja tas nebūtu, es droši varbūt arī kaut kādā tā pašplūsmā iet, nē, viss jau kārtībā. Kā bija, tā bija forši. Ka es dabūju diezgan daudz, ceļš uz beigām to negatīvo, kad man jau pēdējā manā profesionālā karjerā, kad lielākā daļa man brāļi un vispārējie kolēģi sēdēja augšā arēnā Rīga un ēda pusdienas, un es 40 gadīgs, jau ne 35 gadīgs, viens no vecākajiem komandā skrienu tur apļus. Viņi saka, Ješka, tu turies, un tad, kad es sapratu, ka man treneris saka, klausies, Ješka, tu šodien neskrien, būs jau labi. Kad tik tāli, kad esmu nosēdināts un kad jau viss jau tā kā atbrīš cerības un, kā saka, nedušīsim viņu, kad, diezgan liela tas tur viss ir sakrājies. Bet, ja tā nebūtu un tā pārdzīvojuma nebūtu tik, varbūt asa, tik spēcīga, droši vien, kad es nebūtu tik ar tādu lielu, varbūt sāpi, kas ir tāds liels dzinuls, atkal liela tas otrā pusē. Līdz ar to tāda, jā, sāpe, bet tā pašā laikā Dieva dāvana. Sapratu, šis pirmais piemērs ar 24 gadiem, kad tev ir autoimūnā slimība un tā kaita, kas nāk virsū, un ka tu nezini cēloni, kā viņš tika atrisināts, viņš izliec ārā pēc 16 gadiem. Šis talants cilvēkiem mācēt nolikt to dziļi pagrabiņā. Un ka 16 gadus principā es staigājos ar to, un ka viņš iespējams arī kaut kādā veidā veicināja šīs baiļu sajūtas, nedrošības sajūtas un tā tālāk. Jā. Līdz ar to, jā, es apsveicu tev, ka tagad ver vaļā tos kambarus un mēģini to izķimerēt. Pašā sākumiņā, kā es dažreiz mums liekas, mēs kaut ko vienam zinām, viss kārtībā. Beidz skolu, viss bučs čau, man vairs neko nevajag. Mās tas ir tāds dzīves ilgs process, kuru arī es kā pieņemsim, kad es mācījos vidusskolas, tam līdz neapzinājos. Jo, lai es varētu teikt, ka es būšu ar tevīm kaut kādā šeit runāšos par kaut ko tādu, ko? Ješki, nomienes, nopietni. Tā kā, man liekas, mēs apbrīnojam, neapzināmies, kā mums tas ceļš, kāds viņš mums būs un kurus viņš mums aizvedīs. Tā kā dažreiz ir vērts, jebkurā situācijā, tomēr to paurīti turēt atvērtu, jo tu nekad nezini, kad būs airis vai kad būs iespēja. Tiekamies retrītā, laikam, jūlijā, jā? Klausies, es tikai esmu jau pierakstījies, jo ir tas, kāpēc arī ir svarīgi to sistemātiski veikt. Piemēram, ja tu mācies attālināt vai tu mācies klātienē, tomēr kaut kādā veidā nevis, ka man būs duka un kad es tā kā saņemšos, bet tomēr ielikt kaut kādā veidā kalendārā. Jo mums visiem, gan tu esi skolā vai tu esi darbos, ir ritīgs virpulis. Jebkas tas ir, vai man ir tagad jāpaklačojas ar draudzeni un man tagad nav laika mācīties, tas arī ir virpulis kaut kādā veidā. Un vai man 10 stundas sociālos jāpasēž, jā, tas arī ir virpulis. Cita veida, ka tomēr mēs ieliekam viņu tādu sistēmu uztaisam, kad es zinu, kur man ir tas, to es varu darīt, kad man sanāk vairāk vai mazāk, bet man ir konkrēts datums, kad kur es eju dziļāk jau uz sevi un atkal skatos vēl rušinu tālāk, lai tomēr tas viss tur skaisti auga. Cits starpā, tavu sieviņa arī bija tagad uz šo zemapziņas ciklu kursu, un tas man liekas, ka ir ārkārtīgi skaisti, kad pāri nirst iekšā šajās lietās. Kopēja valoda, kopējas intereses, ir zināms, par ko runāt, no kura leņķa runāt. Tas man ir, ja godīgi, es uzskatu, ka numur 1 ir saprast sevi, sākt saprast, un tad var saprast, uz kurien iet, kā iet un tā tālāk, jo atkal nav viena teorija visam viena, vai viens cilvēks, pieņemsim tāds Jēkabs nedara vienam, bet tādus vargus dara tam pašam cilvēkam, jā? Katram ir savs. Un numur 2 ir tomēr tāda komunikācija mazās komandās, ko es redzu, pieņemsim ar savu sieviņu vai ar saviem bērniem. Un ja tu neesi atvērts un nesaproti sevi un pārmet otram vai līdz galam neizrunā kaut kādas lietas, tu nevarēsi līdz galam nekad mūžā veidot šo tādu spēcīgu komandu. Tas man nāk no hokeja, to es zinu, kad vienmēr, ja mēs līdz galam neizrunājam un neesam visi kopā tādi kā koks, to bronzu nekad mūžā nevinēs. Tur visiem savi ego kaut kādi jānoliek malā, viņi ir jāapzinās, viņi jāsaprot, bet tā pašā laikā mēs ejam kopējo mērķi un kā mēs to darīsim, kā mēs to sarunāsim, kas tev nepatīk, ka es saku. Un tad man ir bišķi jārespektē tas, kas man nepatīk, ko tu saki, vai kas ir man vajadzīgs, kādas ir manas lietas, kā man vajag uzlādēties. Ja es neļauju savai sieviņai, pieņemsim, iet uz dejošanu, viņa man dejo tautas dejās, palielam tas ir it kā viens mazs sīkums, trešdienās 1 stundu tautas dejas, bet ja viņa tur neiet, es domāju, ka mēs nebūtu kopā.
tik vienkārši pēc būtības, bet mēs dažreiz neiedziļamies tās mazas lietiņās, kas otriem ir, mēs pat nepajautājam. Un tā tas ir, bet labā lieta ir tas, ka man tā liekas, nav nekad pa vēlu, ja tu gribi kaut kādā veidā tomēr sāk komunicēt, runāt, bet ir, sevī nekad nav par vēlu, jo esi tikai tu, un tu vari sākt jebkurā brīdī, kaut te pa mazumiņam, un komandā, pieņemsim ar sievu vai bērniem, arī mēs redzam daudz reizes, ka tomēr kaut kā atrod to valodiņu. Protams, ir jāsaprot un jāstrādā ar kaut kādiem aizvainojumiem, bailēm, visiem pārējiem, bet arī, ja abas komanda, un tas vai nu ir tas ģimene, vai tas ir kas, vai tas ir kolektīvs, vai tas ir klases biedri, ja visi grib un visi vēlas un lēnām šancē uz to, tad viss ir iespējams un cerība ir pēdējā. Katrā ziņā. Tas ir iekšējais joks ētamēs. Katrā ziņā man bija prieks redzēt, ka Ieva tiešām ir tajās komunikācijas tēmās iekšā un ir tā līdz galam, jo mums bija tas bonus pasākums, kurā mēs tiešām par zemapziņu maķinīti pastījāmies dziļāk un es apsveicu ar to, ka jūs esat dziļnerēji un tas man liekas, ka ārkārtīgi liels spēks, jo pēc būtības tas, ko jūs varat atrisināt savā starpā, tas arī atpoguļojās un izgaismojas arī bērniem. Jo es pateikšu ārkārtīgi dīvainu lietu vecākiem, tas būtu dīvaina analoģija. Tad par bērniem, laikam, problemātiskāk bērniem ir tad, kad vecāki savā starpā konfliktu nevis notušē un ļoti skaisti uztais plakātu, ka kaut kas ir labi, bet labāk, ka bērni redz, ka vecāki pat varbūt ir konfrontācijā kaut kādā, ko viņi māk atrisināt. Tad runāšana un aizrunāšanās līdz risinājumiem ir ģeniāls skaists piemērs par to, ka tad mums ir jārunā, mēs varam runāt, jo es aiziešu līdz risinājumam. Man tās, ka ja mēs to tā kā, pēc tam izrunāsim, tad mēs rādām bērniem, ka jāuzliek maskas, ka viņi nevar būt patiesi. Un tas pats Bobo Lēles zinātnisks pētījums ir agresija kaut kāda, un 88% no bērniem atkārto šo agresiju. Līdz ar to pa lielam, ja arī ir kaut kāds šis konflikts, tad mēs rādām šiem bērniem to, ka mēs izrunājot, runājot, varam atrisināt to lietu, un ka šī agresijai nav jābūt, viņai nav jāpaliek. Un viņi atkal caur kaut kādiem prasmēm, tu vari to visu izdarīt un atrisināt. Mēs zinām, ka bērni mūsu spoguļi, un viņi daudz kur daļu, mēs varam daudz ko runāt, bet ja mēs paši nedaram, tad īsti nebūs. Un mēs arī mūsu mājās, mēs ar sieviņu strīdamies, mums sieviņa ir ugunīga, un viss kaut kas mums sanāk. Tu gan esi tāds plekste. Esmu ļoti mierpilns. Jā, varbūt gurķis ne, bet burkāns noteikti. Bet plekste noteikti. Okay, bet tajā pašā laikā, kad mums ir kaut kāds, sieviņas tev nepiekrīt vai kaut kas, tajā brīdī mēs nesakām, kad tagad ir viss slikts.lv, bet rekur ir, mēs nosaucam situāciju viņu vārdos. Rekur ir doma nesakritība. Es nepiekrītu viņai, viņa nepiekrīt man, bet nenozīmē, ka mums tāda viss slikti. Mēs izrunāsim, mēs sapratīsim, tad mēs stāstam, kur ir viena situācija, kā izdzīvoja, kur otru situāciju izdzīvoja. Vai, piemēram, mammai ir negārstāvoklis, tad mēs uzzinām, kāpēc viņai ir negārstāvoklis, tā kā viņš nomierinās tie tvaiciņi, vai ne? Un tas viss tiek izstāstīts bērniem. Un daudz ko viņi paņem, bet tā pašā laikā, kad viņi paņem, viņi arī varēs izstāstīt, saprast un jau kaut kā vairāk to visu pielietot, varbūt tās prasmes, lai sevi kaut kādā veidā virzītu tur, kur viņi vēlas to virzīt. Un neļaut virpulim aiziet. Ja mēs varētu būt piemērs, tad divi vecāki sarunājās savā starpā, konstatēja, ka ir kaut kas noticis virtuvē slikts. Ir kaut kas apgāsts vienkārši. Tas tiek apklāts, un tagad bērni lūdzu neejam tur. Pēc mēneša kaut kas vēl būtu apgāsts. Tas tiek apklāts, bērni neejam lūdzu tur. Vai arī mašīnā kaut kas tur nokrīt, mēs apsadzām mašīnu, mēs mašīnu neaiztiekam, tas tiek apklāts. Un pēc būtības, principā, tik daudz ko dzīvē tu atklāji, un sapratu, tas ir interesanti par tiem dzīves airiem, ka viens no tiem parametriem, ko es tā konstatēju, ka, labi, lielais jautājums ir to, vai mēs ejam dzīvē savā virzienā. Tas vispār ir tāds milzīgs jautājums, kur mēs mācību spējas programmu kaut kā lenītēm, dažreiz arī skolotājiem kaut kādā veidā dodam vai vecākiem tajos kursos par to, ka dzīves virziens ir svarīgāks par ātrumu, par intensitāti, un ka arī to ir jāmāk atrast. Un viņš ieslēdz tev enerģiju, to jaudu. Un tajā brīdī, kad tu ļoti daudz ko apspiedi, tu principā apspiedi savu dzīves jaudu un enerģiju, un mēs paliekam saguruši. Ķermenis paliek sagurus, un šis ir viens no iemesliem, kāpēc dažreiz tā ir tāda iekšējā spriedzes kompresija, kas kāpj, un mēs paliekam par šiem nevis tvaika katliem, bet par šīm tēmkājumām, kurās ir, kad
tā skaņa, un tas tvaiks kaut vai nāk ārā, Jā. bet mēs jau nelaižam to tvaiku ārā. Un mēs esam apspieduši, un izrunāšanās, nosaukšana vārdā, mācēšana aizlikt līdz risinājumiem, kopīgiem lēmumiem, fantastiski svarīgi. Un es pieņemsim to 40 gados sāku. Nu, man, paldies Dievam, bija tas dzīves airis numur 2. Jo, ja man nebūtu, tas droši vien, ka vēl peldētu vēl tālāk. Un es nezinātu, kur es būtu, gan jau, ka būtu kaut kārtībā, kaut kādā darbā, kaut ko mēģināt, savilkt kaut kādus naudiņas, un vienkārši baidījos, ka man atkal izmetīs ārā. Nu, tā viņš ir, bet, un paldies Dievam, bet varbūt nevienmēr vajag tos dzīves airus. Nu, viņus vajag, bet ne tik liels, un varbūt mēs varam ieklausīt bišķi ātrāk. Tas ir interesants, starp citu, ka man ļoti ilgi nepieliec, ka es mazos dzīves airus nedzirdu, tāpēc, ka man liels gribas spēks, tāpēc, ka es tomēr atrisināšu, un pēc būtības labais, svētīgais skaistums ir tāds, pat ja tu esi ļoti spēcīgs cilvēks, iemācies sadzirdēt mazos ieteikumus. Jo mazais ieteikums ir tā kā, vai ne? Bet tas arī maz ir, jā, maz tās ir praksīt. Es arī, piemēram, jau šajā situācijā biju pāris mēneši atpakaļ, kaut kāds piekdienas vakars, es sīko aizmirstu, ka, tā red zona, kas saka sarkanā zona, tā man ir baigi jāieklausās. Es jūtu, ka man tagad arī pleciņš kādu laiciņu sāp un bišķi cēlis sāk iet, skaidrs, esmu kaut kur nodz bišķi pa daudz nos to fizisko. Kad, kaut kāds tāds skrejieniņš ir un it kā viss skaidrs, bet tā pašā laikā, un tad, kaut vai šodien, es vienkārši 5-10 minūtes vienkārši pakustējos. Es zinu, ka tas pa īsu, bet es iedodu sev impulsu, kaut vai bišķi. Iedod sev impulsu, viņu kaut ko padarīt, kaut ko pakustēties, kad ķermenis tomēr jūt, ka nē, nav tā, ka viss slikti .lv, bet ka tu kaut kā lēnām jāapakaļ uz pareizo. Jo mēs visi kāpsim uz grābekļiem, tas neviens nebūs ideāls. Nu, nebūs tā, ka tagad esmu kaut ko sapratis, viss kārtībā, buči čau, dzīve ir tagad tikai medusmaize. Ar upmaizīti un žāvētiem auglīšiem. Klausies, bija tas stāsts par to, ka dzīve nav rožlauks. Tad pilnais apzīmējums ir dzīve nav rožlauks, dzīve ir grābekļu lauks. Dzīve ir rožu lauks un var būt, bet vienīgais problēma tā, ka ja tu to rožu lauku nekops, tad viņš vairs nebūs. Es palieku pie saviem variantiem. Okay, iespējams, ka mēs varam abas divas savienotas apvienot. Jā. Mums te ir vēl viens jautājums, un es tagad es nevarēšu pateikt, kas ir autors, Hiksī, laikam. Kā lai vispār piespiež sevi mācīties vakarā, kad esi pēc treniņa pilnīgi beigts? Nu, pēc būtības tas, laikam, attiecās uz pilnīgi jebkuru cilvēku. Šodien, laikam, ir sportiskas iedabas, foršais jaunietis prasa, bet tieši kā sportistam, piemēram. Ļoti labs jautājums. Pēc būtības man ir bijuši 101 šādi pasākumi, un tas ir ļoti sarežģīti. Jautājums, vai šajā dienas rutīnā var atrast vietu, laiku, kad var aizstāt to vakaru. Un, ja tas vakars, pieņemsim, ir, nezinu, tu atnāc 9 vai 8 un tu esi beigts, ja tev ir iespēja, varbūt vajag iet uzreiz gulēt. Ja tu parasti celies, pieņemsim, 8, pieņemsim, es kā piemēru, ja? Bet ja tu esi aizgājis, piemēram, 9, 10 gulēt, varbūt, ka tu var piecelties 7, nevis 8. Tu stundiņu no rīta iegūt. Varbūt starp treniņiem, pieņemsim. Ja tu, pieņemsim, esi 8 atnācis un tu esi viss beigts, varbūt tev vajag pagulēt pusstundiņu, no 8 līdz 8:30. Dzert, cik daudz tu dzer ūdeni, varbūt tev vajag daudz ūdeni dzert. Kāda ir tava, piemēram, ēdienkarte? Ja tu ēd tikai cukurs un mēģini uz skolām izdzīvot, droši vien, ka tev 8 jebkurā gadījumā nebūs enerģijas. Ko tu ēd? Un skatīties, kā atkal sastrukturizēt to lietu, ja tas vakarā nav. Varbūt tu vari iemest kaut kādus rīkus, vai pa maziem gabaliņiem, pa tām 25 minūtēm vai pa 10 minūtēm. Vienalga, cik tev ir, izstaigā padzeries. Atrast to atkal viņas veidu, kas strādā, jo būs grūti, bet var būt kaut kur atkal starp, var atrast, nevis darīt sociālos tīklos sēdēt, pieņemsim, pa dienu vai no rīta, bet izdarīt to, pieņemsim, varbūt no rīta. Man ir viens mazais triks, kas varbūt var palīdzēt, un tas ir tādā kontekstā ar zemapziņu, ka mūsu organisms kā tāds iet uz baudu, uz prieku, uz atvieglojumu. Un, piemēram, ja tev ir kaut kāds mācību process, viņš tev jādara 5 reizes nedēļā, vai tu vari visu to labāko, kas tev ir, ko tu varētu darīt pēc tam, piemēram, iet izsteigāties, iet peldēt,
dziedāt, vai skatīties TikToku, vai pat arī tas var būt kā tāds gandarījums, vai kaut ko garšīgu apēst, ieliec to kā uzstādījumu, ka tu ieliec viņu pēc šīs aktivitātes. Tas ir tik ārkārtīgi banāli, tas ir stāsts par to, ka delfīnam vajag zivi un sunim vajag kaulu vai vienalga ko, bet tas ir tieši tik banāli, tāpēc, ka tas ķermenis tad ir vairāk tendēts uz to sasiet kopā, ka tā bauda būs pēc tam, kad es izdarīšu šo vai to. No tā. Jā, tas apbalvojums ir ļoti liela lietiņa. Tā ir primitīva lieta, bet ar to ir jāsāk mācīties spēlēties pēc būtības. Tāpēc, ka visa dzīve ir tāda spēle, kurā mēs ejam uz kaut kādu balvu, tā kā cilvēki iet darba vietās, tāpēc, ka viņi mēģina dabūt kaut kādu novērtējumu un cieņu, un viņi mēģina dabūt algu. Tieši tik vienkārši. Un, kad jūs redzat cilvēks, kas dara kaut kādas darbus, apriekš, kam tu dari, tur ir balva, kaut kā tā alga, piemēram. Un tā darbojas viss mūsu ķermenis. Tā, mums te ir vēl viens jautājums. Tad, Ivo, ja tev būtu iespēja kļūt par izglītības ministru Latvijā, kas būtu tavs pirmais darbs? Pirmais darbs izglītības ministrijā es ieviestu skolās sevis izpratnes kaut kādu kursiņu. Un tas būtu saistīts arī ar kustību. Cik saprot, mācības vai tā nebūtu? Okay, labi, tas ir sevis izprašanas. Okay. Jo kāpēc es to mācību spēju? Esmu daļa no viņas. Tāpēc, ka šī te kustība ir pamats, lai vispār ziķerītim lai viņam atbrīvotos šis smadzenīte, lai viņš varētu kaut ko sākt mācīties. Un caur to kustību, ja viņš izprot, kas ir tā viņa kustība, tad viņš arī līdz ar to vairāk arī citas lietiņas sākāk izprast. Līdz ar to pa lielam es kā veselības un izglītības un prezidents un vispārējais mācību spēja būt numur 1. Tieši šie iemesli dēļ, kad ziķerim ir jāizprot pašam sevi, un lai to darītu, viņam ir jāizkustās. Okay. Kā tev būtu attieksme par tālmācību? Tāpēc, ka daži sāk domāt par to, ka tālmācība ir jātaisa tieta Latvijā. Kas, manuprāt, ir ārkārtīgi nepareizs, vispār ļoti neloģisks domu gājiens kā tāds. Man tā liekas, tas viennozīmīgi ir nepareizi, jo ir tik daudz jauniešu, kam ir tālmācība ir ļoti tāds kā glābiņš, kā izēja no sarežģītas situācijas, kur viņi grib varbūt sakot savam sapnim. Un tas ir vienkārši burvīgs rīks, kas ļauj viņam turpināt mācīties un darīt arī to, ko viņi dzīvē grib darīt. Tas arī ir kā rīks, varbūt kā cilvēkiem, kam ir sarežģījumi, kā otrā elpa, otrā iespēja. Arī mācīt, ka fantastiska lieta, kur to nocērto cilvēkam, ko tam man tagad darīt. Tā kā māsa, viņš ir labs rīks, kuru vienkārši varbūt kaut kādos brīžos kaut kas var attīstīties, kaut ko pielikt klāt, lai viņš būtu varbūt vēl augstāka, kvalitīvāks. Ar mācības spējas programmu pieņemsim, integrējot šī kustība, kur ziķers izkustās, kaut kādas prasmes veidojās, lai viņš varētu vairāk piesaisties kaut kādām lietiņām, kur nav uzreiz skolotāji, cik tev tur teikt, ka tu nepareizi un vai pareizi. Kad viņš pats tomēr māk varbūt vēl vairāk izprast sevi tieši, jo viņam ir jāmācās individuāli. Tā kā es domāju, ka viennozīmīgi jā, vienkārši jāsaprot ir, ko mēs gribam no tā pasākuma. Vēl viens jautājums. Ja tu mācītos tālmācībā, tu trenētos vairāk un kļūtu vēl labāks hokejists? Es nezinu, man tieši individuāli vajadzēja tieši ar skolotāju, man prasījās skolotājs. Ja runājam, pieņemsim par tādu vidusskolu, tad man tā liekas, nevienmēr vairāk ir labāk. Ar šo te redzējumu es redzu, ka ir pareizāk jādara tas viss. Nav vajadzīgs. Tāda tālmācība ir ok, vai vispār mācīšanās, kā tāda ir vajadzīga? Tālmācība ir ok, jautājums jau ir par to tieši kā to izdarīt. Ja pieņemsim, man būtu treniņi un es varētu tagad skolu, bet trenēties vēl vairāk, viennozīmīgi nē. Jo man tās katram ir savu vieta un skola arī, varbūt tas ir tālmācība, tas ir piespied, bet parastā skola, atkal sociālais, to es ar draugiem, cilvēkiem kopā ir jākomunicē. Tāpēc mēs esam tā kā mūsdienu kultūra viena no vientuļākām kultūrām, ka mēs jau dažreiz nekomunicējam. Ir vajadzīgs šis komunikācijas skolās ļoti skaisti var redzēt, iesprast sevi. Bet pareizāk to visu, gudrāk. Un ja, pieņemsim, šajā situācijā man būtu kāds interesants kursiņš vai kaut kur piesmu ceļotu, es ar lielāko prieku mācos attālināt. Un to esmu darījis jau vairākās platformās. Un man tas ļoti labi strādā, jo es varu piekuģēt savam. Man ir darbs, man ir 3 bērni. Es varu darīt to 6 no rīta. Super, man tas der. Bet jauniešiem, kam atkal var būt kaut kāda cits dzīvītes, ļoti vajag atkal tieši to. Man liekas, ka nav viens pareizais ceļš.
ka mēs bijām Bostonas universitātē, un mums bija sportistiem bija iespēja paņemt klases pirmajiem, un mēs ņēmām visas klases no rīta, mēs mācījāmies no rīta un pa dienu gājām uz treniņu. Bija sistēma pakārtot tam, kad mēs mācāmies skolā, mums bija kā prioritāte paņemt tos kursiņus, laikus pareizos, un pēc tam bija treniņš, un pēc tam atkal mācījāmies. Tā kā atkal nav viena veida, kas ir vajadzīgs kuram. Un varbūt kādam vajag to darīt. Noslēgumā par mācību spējas programmu kā tādu, tad, principā, tu jau esi... Pilnīgi piekrīt, tā kā vajag. Okay. Es tev arī piekrītu. Tad, ja gadījumā tiem, kas varbūt nezin vai pirmoreiz dzird par šo programmu, tad zinātniskie pētījumi jau 40 gadus vēsta par to, ka, un es tev bišķiņ varbūt ironiski pateikšu, bet ka tā galva ir pie tā ķermeņa piekabināta. Ka tas, kas notiek ķermenī, tas ir arī tā pati asins nonāk arī smadzenēs, un ka, ja ķermenis ir tīrs vai labā tonus, arī smadzenītēm ir labāk darboties un tā tālāk. Līdz ar to tā nav nekāda jauna divriteņa izgudrošana. Jautājums vienkārši, ka šobrīd Latvijā šis ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā mēs varam palīdzēt mobbingu samazināt, kur mēs esam pirmajā vietā Eiropā. Jau ilgstoši mēs esam top 5. Ilgstoši mēs tur tajā esam, un tā ir viena no lielākajām problēmām, kas atstāja cilvēkiem nospiedumu uz visu dzīvi. Un, tur ir akadēmisko sekmju uzlabošanās, tur ir svara regulācijas, arī viens no fundamentālajiem veidiem, kā mēs to varam izdarīt, un emocionālā labklājība. Un tur vēl pāris parametri. No šī gada, ko tu esi strādājis ar mācību spējas programmu, kas tev kā skolotājiem ir bijis tāds emocionāli visspilgtākais, ko tu esi piefiksējis, ko tu esi ieraudzījis, un tev liekas, šis tiešām ir dēļ. Jo tur ir divas lietas. Tu kā skolotājs, ka tu to piedzīvo pats, esot ar skolēniem kopā, vai arī dzirdot no citiem skolotājiem, kas nāk pie mums mācību spējas programmā. Pirmām kārtām jau laikam sākumā vienmēr, tu esi tā kā skeptisks, kad vai tiešām tur kaut kas būs. Tad tu saproti, ka ja arī tu pats esi kādreiz bišķi uzniķojies vai tu esi uzvilcies, kas strādā, kas parasti strādā. Jebkuram no mums dzīvam cilvēkam kaut ko padarīt. Patīrīt māju vai aiziet tur pastaigāties ar suni vai izskriet, tvaiks noiet. Ja? Visi mēs to esam piedzīvojuši. Mēs daži neesam pieķēruši pie domām. Visiem mums vajag kaut ko uzreiz darīt. Tu izdari, stresiņš, tas tvaiks noiet lejā. Tā mums ir. Nevis apspiest un tā kā sevi ievilkt. Mēs gribam viņu apspiest, bet darot mums tas stress samazinās. Tas pats ir bērniem. Un redzot arī mūsu skoliņā domdaras ziķerīši, kas kustās, kad viņi atnāk tādi galīgi aizmiguši un aiziet jau tādi smaidīgāki un priecīgāki uz skolu. Tas ir vienkārši ļoti, ļoti silts sirsniņa. Bet viens konkrēts, kas man ir iekritis sirsniņā, tieši ir runājot no Liepājas skolas. Sporta skolotājs mēs runājam, un viņš man saka, klausies, jā, mēs bija 6. klasīte, un tāda enerģiska klasīte, izaicinoša klasīte, kur viņam ir iekšējie testi, bet labotības parametri, un šī klasīte, 6. klasīte ir tā kā, lejā. Un līdz galam īsti negribu skolotājiem strādāt, jo viņi tādi enerģiski un izaicinoši un grūti. Principā skolotājiem nogurdinoši, jo klases process ir mācību process ļoti sarežģīts. Tieši tā. Un paiet šie 2 mēneši, kas ir pēc būtības ļoti mazs laiks. Ar programmu, ja? Šī programma ieviešana, viņi kustās 3 reizes nedēļā šajā skoliņā, un viņi tiešām atrod tās kustības, kas viņiem ir ļoti piemērotas, un to, ko viņi grib kustēties. Daudz, kur tieši šī klase darīja tieši kopā, jo viņi bija ziķerīši visi kopā enerģiski. 2 mēneši paiet, un man šis sports skola saka, jā, mēs esam mācību pārzini, bijām vienkārši šokā. Kā tā var būt, ka šī klase, ar kuriem neviens negribēja strādāt, pēc 2 mēnešiem ir labotības topā? Un visi skolotāji saka, fantastisks klase, ar viņiem superīgi strādāt, viņi ir komunikabli, pozitīvi, atbalstoši, un viņi ir daudz jaudīgāki tieši stundās. Tikai tāpēc, ka viņi no rīta kopā izkustējās un veidoja šo te labūtību kā tādu tur no rītiņa. Tā, kad tu kusties, tu jau nedomā par kādām lietiņām. Darot kopā kaut ko, veidojot šo komunikāciju, tas bija atbildi viņiem šai klasītei, un tas ir vajadzīgs mums visiem. Tādiem enerģiskiem jauniešiem to var redzēt visspilgtāk. Tiem, kas varbūt tādi vairāk introvertāki, viņi arī, es esmu dzirdējis tik daudz, kad tur kaut kāds tāds ziķerīts, kas ir pavisam kluss un mierīgs, un visa skola zina, ka viņam jau neko nevajag, un viņš jau tur neko, ka viņš sāk kustēties, un skolotāji nopietni šis jaunietis.
Tāpēc, ka ļauj šim jaunietim nav tas, kas tev ir jādara pēc grāmatas vai pēc kaut kāda pēc normatīviem, ja kas tas arī būtu, viņš darīt par ko. Ko, kas viņam sirsniņā, ko viņš vēlas. Šis, laikam, tas akcents par to, ka nav stāsts par to, ka kustība atkal tikai kustība un visi dara vienu to pašu kustību, tas ir ārkārtīgi nepareizs, es pat teiktu, nezinātnisks pieejams, kas, diemžēl, ļoti kaut kur aizķēries kaut kādos uzstādījumos, pedagoģiskajos uzstādījumos, par to, ka mums jāsaprot, ka tieši tev patīk. Tad tu esi, pieņemsim, tu esi ātrā šķiedra, tava muskuļi ir ātrā šķiedra. Tas nozīmē, ka tagad, Jākam nostiesim maratona, gatavosimies maratonam. Tad tas nozīmē, ka tam var gatavoties, bet tam būs pilnīgi cita funkcija, tam nebūs stresa neutralizācijas funkcija, atjaunošanās funkcija, tā būs pilnīgi cita funkcija tev. Un līdz ar to mums jābūt gudrākiem, tad dodot šo pašu mācību spēju, tad šo viņām vispiemērotāko aktivitāti. Un es atceros, ka tu šo stāstu, kas stāstīji, tu laikam teici kaut kādā brīdī, ka tev bija asaras saskrējušās, un par to, ko tu lasīji, vai tu dzirdēji. Mēs runājam par telefonu, tu jūti, ka vienkārši tirpiņas iet pāri un vienkārši, kāpēc mēs to darām? Kāpēc mēs to darām? Atkal mūsu, kāpēc? Tāpēc, ka tu gribi, lai šim ziķerītam ir labi, lai viņš ir priecīgs, jo viņš ir labbūtīgāks, jo viņš ir priecīgs, jo viņš ir gan atzīmes uzlabojās visu, ko tu teici. Un ja man skolotājs saka, ka ir klasīti, kas ir izaicinoši, un pēc 2 mēnešiem viņi ir topā, un viņi ir viena no labākajiem, pasaka. Kāds būtu tavs novēlējums? Kāds būtu tavs novēlējums tiem cilvēkiem, kas šobrīd mācās, pieaugušiem? Vienkārši novēlējums pieaugušiem, kas šobrīd mācās 19 līdz 99 gadi. Mācīties to, kas reāli patīk, nevis tāpēc, ka ķekcīt vajag. Un cepums šoreiz mazais tāds saidnots manai sievai, viņa mācās vienu lietu, bet saprot, kas nav viņas. Bet viņa saprot, ka kaut kādas lietas viņa izdarīs, jo tas tā kā ir. Bet viņa pat neliks gala eksāmenu, jo tu saprot, ka tas nav. Lai būtu plašāks redzesloks, jā, bet viņa nepabeigs to programmu tikai tāpēc, ka viņa jūta, ka tas nebūs viņas. Bet viņai bija sapnis par to? Viņa gribēja, domāja, ka tas būs viņas. Bet viņa procesā saprot, ka tas nav. Saprot, šis ir ārkārtīgi svarīgi. Kaut vai pamēģini kaut ko iestāties. Bija viena mana paziņa, kas sapņoja būt par medmāsu. Un viņa sapņoja gadiem, tas ir 10, 15, 20 gadi. Viņa iestājās tur un pēc 2 mēnešiem saprot, nebūs. Bet tas bija tik svarīgi to spolu spērt, lai saprastu, ok, tas nav mans, un es sāku meklēt tālāk. Un tieši tas pats man bija. Un sieviņai, kad viņa saprot, nē, es nebūšu vecmāte, ne vecmāte, bet pepmamma. Dūlošana ir manējais. Tas ir ļoti svarīgi kas saka, izņem lieko. Un es ieteiktu viennozīmīgi pakustēties pirms mācīties. Mās tik daudz, tu mācies kā pieaugušais, tev ir darbi. Tu atnāc mājās, vēl kaut ko, tad tev tur pēdējā stundiņa, tur guļus mājās, kaut kur gultā pamācies. Tas māc, ka pirmkārt dod savu ķermeņa valodai, kad tu ies gulēt, nevis kaut ko mācīsies, un tu tāpat neko nemācīsies. Bet mēģināt atkal atrast to kaut kādu struktūru, kas pieņems, 5, tas pats šeit tālmācības vidusskolai, pirms tu sāc kaut ko darīt, jebkuru testu vai pirms ko mācies, 5-10 minūtes pakusties. Ja tu vari pakusties kaut ko, kas ir tavs, volejboliņš, tu pasis bumbiņu vai futboliņu, iziet ārā, uzsīs pāris sitiens pa vārtiem, super, nāc un darbojies. Un mās tas atkal nolaiž to tvaiku, un tu vari daudz jēgpilnāk un produktīvāk veidot šo savienojumus galvā. Tā kā man šī kustība ir ļoti saistīta ar to, ko tu mācies. Un mācies to, kas tev reāli patīk. Jo es esmu tiešām daudz mācījies gan vidusskolu, gan augstskolu un vispārējais. Tad, kad es beidzot sāku mācīties par kaut kādu emocionālo veselību, 6 no rīta, man nevienu brīdi nebija tā, kad modinājos, nē, es pagulēšu. Gribu, varu. Man bija interesanti. Atrodam kursu, varbūt ir, pieņemsim, ja mums patīk Excelis, ja, un ir, pieņemsim, 5 Exceli, kas varbūt nav interesanti, bet tev tā kā tomēr joprojām interesē, varbūt ir kāds, kas pasniedz tā Exceli, kā tev patīk. Tā kā arī no pasniedzējumās ir ļoti svarīgi. Tāds zvargus, varbūt kāds cits baigforši pasniedz un baig smuki. Paldies par šo piemēru. Un es pilnīgi tev piekrītu. Jā, un man ļoti simpatizē, kā, piemēram, tu stāsti, kā tu runā caur to prieku, caur vieglumu, bet caur tādu ļoti pozitīvo un ļoti dziļo. Tā kā tas ir mans stils, kā man patīk uzņemt informāciju. Kādam varbūt tas nepatīk, viņam vajag ļoti nopietni un ļoti kaut kādā veidā savādāk mācīties. Atkal nav viena pareiza ceļa, un vienkārši dažreiz no manas puses vienkārši testējam. Skatāmies. Jā,
Nē, jā, nē, šis jā, paiem dziļāk šeit. Kāpēc ne? Un noslēgumā novēlējums tiem, kas mācās tālmācībās online, jo tagad ārkārtīgi daudz cilvēku arī mums pašiem mācās online un tālmācībā cilvēku, ne? Māc, kad tas ir tā kustība, pa lielam, tas, kas arī pieaugušiem, tas arī visiem pārējiem, kustība pirms un izvēlamies to, ko mēs gribam. Un varbūt testējam atkal vispārējo. Jo māc, ka tik skaisti, ka tu vari paņemt kādu kursiņu, man interesē fotografēšana, kā piemēram. Es tiešām varētu būt tagad baigais fotogrāfs un viss tagad, pirmais puisis ciemā. Paņem kursiņu no cilvēka, kas tur tagad Instagrams, mēs tāpat skatāmies daudz visiem līdzi. Visi fotogrāfi, kā saka, tāpat taisa savus kursiņus, tāpat tik bildi, patīk interesanti kādu kontentu viņš liek. Pieskaties uz viņu kursiņu, pasties, nē, tu man liek nebūs mans. Man patīk bildes, man patīk, bet tas nebūs mans. Tā kā atkal patestējam un ejam dziļumā. Un tiem, kas mācās skolā, tiem, kur iet uz vidējās izglītības diplomu? Bišķi mazu atkāpīti. Jā. Es arī ļoti ilgi domāju par kaut kādu emocionālu veselību. Un tad, kad es varbūt aizgāju uz tādu dziļo, uz 3-dienieku, kas bija priekš manas retrīts, tas bija vēl tāds liels stimuliņš, ka šitas ir manējais. Kad dažreiz, ja pieņemsim... Kad tev vajag izkāpt ārā uz 3 dienām, ienirt tiešā tajā tēmā. Kādā ziņā, pieņemsim, mēs varam pasīties, var tālmācību, mācīties kaut ko, bet varbūt ir kaut kāds tiešsaistes kurs uz 2-3 dienām tai tēmai, kas tev interesē. Aizējam ieniram, ritīgi, šitas tiešām forši, un tad čibinām visu kaut pārējo klāt. Tā kā tas ir kaut baigi forši. Tiem, kam ir eksāmeni 12. klases, 9. klases un vispārējais, atrodam savus prieklietiņas. Lai tās palīdz kompensēt mācības. Mācībās es saņemos, bet, piemēram, man ir matemātika jāmācās, man ir jāsņemās. Atrod kādas prieklietiņas, ko ielikt dzīvē, lai tev ir kaut kāds lielāks prieciņš, lai varētu vieglāk mācīties par to? Jo tas prieciņš, darot prieciņš, mazina to stresu. Yeah. Un tas arī viena no lielām daļām, kas ir mūsu mācību spēja programmiņa kā tāda programma, jo caur to prieku kustību tu neutralizē stresu. Un šie te pārbaudas darbi, eksāmeni, viņi, protams, vienmēr to stresu kāpina un viņš ir augsts. Un ja tu visu laiku dzīvo tajā stresā, tu atkal gribot, ja arī tu zini to vielu, kas tev ir jāpild, tu viņu neizpildīsi, tāpēc, ka tev tur viss iet uz īso un tu tāpat nesapratīsi, par ko ir raidījums. Līdz ar to, ja tu vari pirms piskusties, bet dari to arī regulāri. Nevis vienreiz mēnesīs tagad kaut ko ieplāno. Nezinu, izbraukt ričuku. Paldies Dievam, jau lēnām, ne šodien, bet sāk veidoties kaut kāds pavasarīts, vasariņš, paņem uzkāp uz ričuku, uztājas 15-20 minūtes, izlaid kādu aplīti, ķeries klāt kaut kam. Tā kā izkustamies pirms un dzeram daudz ūdeni. Mās, ka tik daudz jaunieši vienkārši aizmirst par sevi, kad viņam ir jāēd labi un jādzer. Ja viņš sēž ar koliņu un čipšiem un visu dienu mauc, viņš var kustēties, viņš var mācīties, tāpat būs baigi čābīgi. Atkal atrodam to savu veidu, kas palīdz tieši šim ziķerītim uzsūkt to informāciju. Un dažreiz ziķerītim grūti, un tāpēc vajadzīgi vecāki kaut kādā veidā, kas var būt ar saprotošu komunikāciju, tomēr izrunāt, un kad tas pats jaunietis saprot, kas tad ir vajadzīgs, lai viņam būtu, un kāpēc viņš to dara. Jā, milzīgs paldies par to, ko tu dari. Paldies par šiem 2 jokiem, ko tu ieintegrēji šajā sarunā. Tiešām paldies tev, Mīš, par to. Un tagad noslēgumā mums ir no mūsu draugiem no Rīgas pirmās tālmācības vidusskolas. Te ir maza dāvaniņa paka, tur ir zeķes. Katra savā krāsā, kas man ļoti patīk. Tad zeķes, katra savā krāsā. Kāda malači? Jā, zeķes vienmēr. Paldies, liels. Es tiešām arī no savas puses liels paldies, ka uzaicinājāt. Protams, kad es biju pirmais viesis, līdz ar to tas ir oficiāli iegravēts kaut kur, ja mēs varam tieskrāpēt, numur 1. Pirmos ņem tos svarīgākos, nozīmīgākos un ietekmīgākos. Vai tos, vai pirmās kucēns gribētu? Gribētu saprast, kā tieši nesanāks. Jā. Bet liels paldies un laikam tas pēdējais no manas vienkārši jauniešiem novēlēt, izprast, saprast sevi un ieklausīties, un tad jau tās atbildītas nāks. Un pajautāt savu jautājumus. Sev dziļos jautājumus un arī grūtos jautājumus. Kāds varētu būt viens grūtais jautājums, ko tu novēlētu? Kas man patiesi ir svarīgi? Darbā, mājās, man pašam kā cilvēkam? Vienalga. Tas pēc būtības tas arī veido
tavu kāpēc, kas tev ir svarīgi, kas ir tavas vērtības. Ja tu tās maz saproti, tad jau vieglāk ir pieņemt lēmumu gan darbā, gan ģimenē, gan skolās un vispārējais. Uz ko tu ej? Kas ir tas tavs lācīt? Kas pa skaidām tev lācītim vēdrā ir? Un ja tu sāki izpratīsi un dažreiz negribāsi jautāt, man ir bijuši vairākas reizes, kad es ar kaut kur uzstājos motivācijas lekciju, un mēs tiekam pie manis pats spēlētāji, ar emocionālu veselību un spēlētāji, un ir dzīves jēga, kas man ir Sants Ozoliņš kā aizsargs. Un viņš saka, jā, man viņš ir vājš, bet es viņu pat negribu aiztikt. Un viņš jautā, kāpēc? Tāpēc, ka es zinu, ka man būs tik daudz jāmaina dzīvē. Es labāk dzīvoju savā, tajā pelēkajā pelītē, un kā ir tā ir. Un nebaidīties pajautāt, kas ir tā man dzīves jēga, ko tad es gribu. Un tad tur visādi brīnumi nāk ārā, un varbūt būs kāds sarežģīts lēmums jāpieņem, bet ilgtermiņā tu būsi daudz laimīgāks nekā dzīvot vienkārši pa plūsmai. Man, paldies Dievam, dzīves airs ļoti numur 2, ļoti labi parādīja to, ka tas, kur es spēlu, līdz galam īsti nebūs, un tur būs baigais kritums. Tas tikai labāk izkāpšu un iekāpšu citā upītē. Okay. Paldies, Mīš, ka atnāci. Tas bija mūsu podkāsts Mācību spēja. Paldies visiem, kas pievienojās gan visos iespējamos sociālos tīklos. Paldies arī Rīgas pirmās tālmācības vidusskolas skolēniem un audzēkņiem par jautājumiem. Jā, ļoti labi jautājumi, ne? Un tiekamies atkal nākamajās mācībās, nākamajās sarunās. Rūpējamies par sevi, saudzējam sevi un mācamies. Jā, tas tāds, laikam, mēs dažreiz pēdējais, mēs studenti, mums patīk, vienkārši es pats esmu iekāpis tik daudz, ka mēs mācām tās naktis. Mēs mācāmies cauri naktīm un tā projām un ieklausamies un paguļam. Lūdzu, paguļam. Tas būs pat labāk dažreiz nekā vienkārši visu nakti mācāmies. Starp citu, gulēšana ir viena no labākajām lietām, kas sagatavo mācībām. Tiešām gulēšana ir ļoti svarīga. Es arī esmu kāpus tiem pašiem grābeklišiem. Tā kā nevar pārmest nevienam, bet varu ieteikt. Uz šīs pozitīvās miegainās nots apaļojamies. Pačičam. Jā, pačičam. Čau, paldies. Čau.